Kvantu fizika. Kvantu fizika, principā, viņa apskatā mikropasaules parādības, kurās darbojās kvantu lauku, un šī pasaule un viņas likumi ir stipri atšķirīgi no tā, ko mēs parasti mēdzam novērot. Un tas, ko mēs parasti novērojam, tas ir faktiski apziņas radīgs produkts makropasaulē. Mikropasaulē viss ir stipri savādāk. Kvanta, principā, ir tāds matērijas lauks. Viņu raksturo tikai varbūtība atrast, teiksim, vienu mikrodaļiņu tanī vai citā vietā, bet tas nenozīmē, ka viņa kaut kur atrodās. Gabalā nav veikts specifiski un sarežģīti lietu novērojums. Viņi varētu būt jebkur pēc noteiktā varbūtības sadalījuma. Jautājums, kāpēc ir kvants? Kāpēc ir kvants? Tā ir dabas dziļākā būtība. Te būtu jāuzdod jautājums patiesībā, kāpēc ir makropasaule, ko mēs novērojam. Jo šī kvantiskā būtība, tā ir dabas dabīgā būtība, tādēļ viņai pēc būtības ir jābūt. Tas makropasaule tu mākslīgi centies uzradīt ar savas apziņas palīdzību. Labi, kāpēc ir makropasaule? Principā, tur ir ļoti liela strīdi pašos pamatos. Bet pamats reducējās uz to, ka acīm redzot ir novērotājs, kurš ar savas apziņas palīdzību uzģenerē tādu ideju kā realitāti. Īpašas metodas, tobuši novērojumu palīdzību, ģenerē realitātes attēlu, kur viņš nosauc par makropasauli. Viņai ir īpašs nosacījums, ka visiem novērotājiem, kas atrodas vienā realitātē, šī makropasaule fizikālā līmenī ir viena un tā pati. Vai kāda īpaša nozīme novērotājiem? Kāpēc nevarētu eksistēt realitāte bez novērotāja? Tā ir filosofija savā problēma. Tas ir uzdevums par to, teiksim, vai zaļa lapa mūžīgā tumsā saglabāt savu zaļo krāsu. Varbūt saglabāt, varbūt ne, bet tā kā nav nekādas gaismas, kas viņu apgaismot, mēs nevaram pateikt, vai tā ir vai nav. Tas ir nostājums par realitātes subjektīvismu. Varētu jautājumu. Kas attaisno mūsu cilvēku eksistenci? Vai tā ir, teiksim, lielās Tjūringa teorēmas atrisināšana? Varbūt kaut kas cits, varbūt ar mīlestību, varbūt tas ir naids, varbūt tas ir karš. Teiksim, tā pašreizējā cilvēka sapratnes robežās cilvēka eksistenci nekas neattaisno. Varbūt tās cilvēks turpinot meklēt atbildes uz šo jautājumu, kādreiz atradīt precīzi definīciju, kas attaisno cilvēka eksistenci. Kaut gan tas diez vai iekļausies humanoīdu loģikas robežās. Jūs ticat Dievam? Definēt, ko jūs saprotat ar jēdzienu Dievs. Vai Dieva esamību no fizikāla viedokļa varētu skaidrot ar vājo atropo principu? Teiksim tā, daži to mēģina darīt, bet šis skaidrojums no matemātiskā viedokļa nav pilnīgi korekts. Kāpēc nav pilnīgi korekts? Nav ievērot visi nosacījumi, kas saistās ar korektu teorēmas pierādījumu. Kuri būtu šie nosacījumi? Šī gadījumā, pirmkārt, jau par Gēdeļa nenoteiktību, un otrkārt, ir tā, ka tas varētu būt pietiekamais, bet ne nepieciešamais nosacījums. Bet vai jūs ticat jebkādam dieva konceptam? Teiksim tā, man ir savs īpašs viedoklis, kas iziet no noteiktām okultismu definīcijām, bet kura aprakstē mūsu rīcībā esošās valodas līdzekļi ir nepietiekami. Kāda no mainstream, no šiem reliģiem, kāda jūsu sirdī vistuvākā? Vai tas ir budisms, kristietība, islams, krišnaidisms? Tad es teiktu, ka es droši vien pieņemtu ideju par spēku. Tas ir Jedi princips no filmas Star Wars. Tā nav tikai filma. Ja apskat šo uzdevumu no realitātes kontrolas teorijas, tad tā ir invāzija. Noteikts idejas pievienošana cilvēces vairākumu uztverē. Bet es domāju tieši mainstream reliģijas tam, kurām tic 1000, varbūt pat miljonu cilvēku. Tā es pietiekami labi pārzinu tādas virzienas kā kristietismu vai budismu, bet, ja izmanto japāņu terminoloģiju, tad es būtu definējums kā Dorokudzā, savu veidu sistēmas lietotājs atkritējs, kurš izmanto sistēmas elementus, taču neatbalsta viņas centrālās idejas. Man interesē, teiksim, kaut vai tik absurds jēdziens par to pašu teleportāciju un par viņas praktisko jēgu un par viņas teorētiskajām iespējām. Kāds ir jūsu viedoklis?
Ortodoksālajā fizikā dotajā momentā ir realizēta tāda lieta kā kvantu teleportācija, kas balstās uz saistīto fotonu pāriem, kuros informācija par viņiem ir saistīta un definējot informāciju par vienu fotonu no šī pāra, informācija no otras fotonu pāra ir nolasām. Šādā veidā ir realizēta kaut kāda ļoti elementāra signāla pārraide, un tas ir tīri fizikāls eksperiments, kas attiecas par teleportāciju vispār. Tur ir daudz un dažādi varianti, kam ir jāvelta atsevišķi intervija. Man būtu jautājums, vai Stīvens Hokings, jūsuprāt, ir ortodoksāls fiziķis? Vai Einsteins ir ortodoksāls fiziķis, un vai jūs sevi pieskatāt pie ortodoksāliem fiziķiem? Teiksim tā, gan Stīvens Hokings, gan Einsteins ir kļuvuši par ortodoksāliem fizikiem tādā veidā, kad viņu idejas ir iekļautas ortodoksālās fizikas sastāvā un nevis otrā. Tas attiecās uz es ortodoksālo fiziku atbalstu tikai daļēji, ja bez fizikas pārvalda arī okultismu metodas. Kāda ir saistība starp fiziku un okultismu? Vai ir stingra robeža starp pasauli, kuru mēs redzam, kuru mēs aptaustām, kuru mēs izmēram, un pasauli, kuru mēs uztveram savu prātu? Teiksim tā, jebkura realitātes uztver ir subjektīva, kamēr fizikālā pasaule ir īpaši definēta vide, kurai uzlikts nosacījums, kad viņā izpildās fizikas likumi. Teiksim, došu piemēru. Ja mēs veiksim eksperimentu fizikāli korektos apstākļos, inerts, mēs ripināsim lodu pa ideālu virsmu un viņa ripos taisni. Bet ja mēs to mēģināsim izdarīt kaut kādos reālos apstākļos, teiksim, to darīsim par asfaltu, protams, asfalts nebūs ideāls, nebūs ievērot eksperimentā tīrības nosacījumu, un viņš, protams, neripos taisni. Šeit ir tā starpības starp subjektīvo realitāti un tīru fizikālo tīro eksperimentu. Šāds jautājums. Mūsdienu zinātnē, gan matemātikā, gan fizikā ir ārkārtīgi daudz aksiomu. Viņi ir balstīti uz ārkārtīgi daudzām aksiomām. Vai tad pieņemsim, ka būs situācija, ka fizika būs pabeigta? Vai šajā pabeigtajā fizikā būs kāda aksioma vispār? Varbūt tā būs viena aksioma. Varbūt tās būs vairākas aksiomas. Kā jūs stādaties priekšā šo aksiomātisko balstu visai pabeigtai fizikai? Teiksim tā, pabeigt fiziku no humanoīdu uztveres viedokļi ir nereāli. To jau pierādā Gēdeļa teorēma. Kad matemātikā nav iespējams izveidot matemātiski korektu aksiomatizāciju, kas aprakstītu pašu matemātiku. Kas attiecas situāciju vispārīgā gadījumā, droši vien slēgtā realitātē ir iespējams izveidot šīs realitātes aprakstošo aksiomātisko teorēmu, tiesa gan viņi nebalstītos uz cilvēku jeb humanoīdu loģiku. Mūsu pasaules uztvere, vai mēs ar savu pasaules uztveri, ar savām maņām, redze, dzirde, oža, garša, tauste, vai mēs ar šīm maņām varam uztvert pilnīgi visu pasauli, kas atrodas mums apkārt? Vai varbūt ir kaut kas tāds, kas uz visiem laikiem un vienmēr paliks mums neredzams, mums nesaprotams? Ar maņām, kas mums pašreiz rīcībā, mēs, protams, nevaram uztvert visu realitāti, taču nekas netraucē mums attīstīt visādas papildu maņas, kaut vai izmantojot elementāru mērījumu aparatūru. Jūs domājat, es atļaušos tiešām jautāt, kādu aparatūru elementāro jūs domājat šajā gadījumā? Viselementārākais piemērs būtu tāds, rēdze uztver gaismu tikai ļoti šaurā elektromagnētisko viļņu diapazonā. Mēs varam pielietot aparatūru, lai šo diapazonu paplašinātu, lai redzētu, teiksim, infrasarkanajā vai ultravioletajā diapazonā. Jūs runājat par diapazonu paplašināšanu, bet tikai par diapazonu paplašināšanu. Bet varbūt ir kādas maņas, kas vispār mums paliek slēptas, kas principā mūsu maņā nav uztveramas, kur nevar būt runa par diapazonu, kur vienkārši ir runa par maņas, kādas konkrētas maņas trūkumu. Sāksim ar to, ka cilvēks, teiksim, tieši neuztver magnētisko lauku. Tas būtu tas ļoti elementārs piemērs, kad var pielikt papildus sensoru uztveri. Šādu lauku varētu būt pašreiz ortodoksālajā fizikā zinājumi, kā arī tādi, kur ortodoksālajā fizikā vēl nav pazīstami. Bet cilvēks uztver elektromagnētisko lauku ar savām acīm.
Viņš uztver tikai šaudu gabalu no elektromagnetiskajiem viļņiem un nevis teiks specifiskos gadījumus, kā tīri elektrostatisko lauku vai tīri magnetostatisko lauku. Kāda ir cilvēka vieta šī eksistencē? Vai mums ir dot kāda īpaša vieta? Jūs visu šo palaidāt garām. Beidzās jau?